Es sāku cept pīrāgus jau tikko kā bērni bija kādu 5-6 gadu veci. Tā bija viena no mūsu ģimenes nodarbībām, ka mēs katru reizi uz svētkiem cepām vispirms piparkūkus, jo visiem tās ļoti garšoja un tās bija ļoti viegli iztaisīt maziem bērniem un izdekorēt pēc pašu izdomas. Mazāk mēs cepām pīrāgus. Un kā mēs sākām daudz biežāk pīrāgus cept, bija pēc tam, kad es iemācījos vienu super vieglu pīrāgu gatavošanas mīklas metodu. Un tas bija vasaras nometnē Katskaļos, kur mazāko bērnu skolotāja Irēna Jakutas lietoja veikalā nopērkam iepakojumu ar bulciņu mīklu. Un šitas iepakojums, katrā iepakojumā ir apmēram 8 bulciņi, kas ir tādas apaļas ripiņas, un tās var sašķelt vēl kādās 3 ripiņās. Un tad bērns var paņemt vienu tādu mazu mīklas ripiņu, ielikt vidū pildījumu, pāršķelt, pārlocīt to. Un tev ir tāds pusmēnesis, un lai to maliņu salīmētu, mēs tad izspiežam to ar ravioli spiedi. Un tas mazam bērnam ir ļoti viegli izdarams, un tā man bija visa mana mazbērnu komanda. Mēs vienmēr sēdējām ap galdu pirms Ziemassvētkiem, pirms Lieldienām, pirms dažādiem citiem svētkiem un gatavojām pīrāgus no šitās te jau pīrāgu gatavās mīklas. Un tad nāca visādi pildījumi. Mums ir veģetārieši mūsu ģimenē, tā kā mēs sākām ar standarta sīpoliem un sēnēm. Sakapā sīpols un sēnes, un mēs viņus vienmēr apcepām, jo sēnes ir ļoti ūdeņainas. Ja tu viņus liec iekšā pīrāgā tāpat pamatā zaļas, tad tas iznāk pa daudz ūdeņainas pīrāgs. Kāds daudz eksotiskāks pildījums bija, vēl joprojām ir baba ganuš ar turku zirņiem. Baba ganuš ir arābu stila baklažāna biezenis. Šeit Amerikā tu vari dabūt to kārbiņās jau nopirkt veikalā, tā kā mums tas bija viegli, bet, teiksim, ja tev nav baba ganuš, tu vari vienkārši paņemt baklažānus, tahīnī, kas ir sesamī sēklu biezenis, olīveļu, citronu, ķiplokus, pipars, sāli. Maz drusciņu pētersīļu samais visu, un tev ir baba ganuš. Tad vēl populārs pildījums mums bija brie siers, jeb camembert siers ar dzērveņu ievārījumu. Ļoti jauka kombinācija. Var arī lietot rikata sieru, bet rikata siers ir diezgan mīksts, tā kā tad tu vairs netaisi to pīrāgu tā kā pusmēnesi, bet tu taisi pīrāgu paketītes. Un ļoti populārs salds pildējums ir šokolādes kripatiņas ar sagrieztu zefīru, kas angliski būtu chocolate chips with mini marshmallows. Yum. Un vēl viens pildījums ananās arī ar šokolādes kripatiņām. Tas veģetāriešu pildījumi tur diezgan, un faktiski pēc izdomas. Tikko kā mēs bijām cauri ar mūsu gaļas pildījumu, tā bērni varēja izdomāt, ko viņi liks iekšā. Vai jūs vēl taisījāt klasisko gaļas pildījumu, jeb nē? Vienkārši visi bija veģetārieši? Nē, mēs taisījām gaļas pildījumu, bet tas nebija latviešu speķu pīrāgi. Tāpēc, kad manā ģimenē ir cilvēki, kam ir jāuzmanās no taukiem,
sevišķi no dzīvnieku taukiem. Un vienu brīdi viena no manām vedeklām bija ļoti pret kaut kādu zinātnisku iemeslu dēļ. Viņi savā ģimenē vairs neēda lielopu gaļu un cūku gaļu, bet tikai putnu gaļu. Un tad mēs pārgājām, kad mēs taisījām mūsu gaļas pīrāgus no poļu desas kilbāsa, un ne normālās kilbāsa, bet no tītra kilbāsa. Tā kā tu viņu atkal sagriez gabaliņos ar sīpoliem, uzcep un pildi pīrāgus. Ļoti garšīgi. Es nevienam latviešu puristam šitos nepiedāvātu kā pīrāgus. Es viņu piedāvātu kā Hinkla ģimenes pīrāgus. Pīrāgu variantus. Liela daļa no manas ģimenes ir amerikāņi, mans vīrs nāk no amerikāņiem. Un to jau mēs bijām latvieši ievērojuši Amerikā, kad, ja tu normālam amerikānim dod Latvijas stila pīrāgus, kur tavs bekons vēl nemaz nav apcepts, kur ir tikai pliki tauki. Viņš paņems vienkumos un viņš teiks, kas tur ir iekšā. Un tad tev jāsaka, ka tur ir tauki iekšā un ka tas ir bacon un ka tas ir necepts bacon. Un tad parasti viņi vairāk to otru neņem. Un tas tā bija mūsu ģimenē, mums bija jāpiemērojās pie amerikāņu gaumas, kad necepts bekons nav pārāk pieņemams. Bet tā ir garš lieta. Es aizbraucu uz Taizemi un nav teiks, ka es visu to gribu ēst ar lielu baudu. Bet, lai kā, tas mums deva iniciatīvu meklēt pēc citiem variantiem. Un man vispār tā gatavošana ir vienmēr bijusi, ka tev vienmēr gribās pamēģināt kaut ko citu. Un tad tā paliek par daudz interesantāk. Un tas manam vīram bija pilnīgi tāpat. Viņš kādreiz, kad viņš gatavoja ēst, kas nebija pārāk bieži, bet tu nekad nezināji, kas īsti būs vakariņās, ja tā bija Pētera reize gatavot.